Esiet sveiki 11. novembrī Latvijas valsts svētkos, kurā tiks aizvadīta Zemgales Saļņiem mājas spēle pret White Wings. Tehnisku iemeslu dēļ tiešraide nebūs, un tehnisku iemeslu dēļ arī mums uz diviem ir viens mikrofons, ar jums kopā pašlaik Edijs Vidiņš, bet vēlāk arī pieslēgsies Andrejs Lūkins. Statistika mums rāda, ka abām komandām ir nospēlēts 8 spēles. Zemgales Saļņiem ir 5 uzvaras pamatlaikā, 1 papildu laikā, 2 neizšķirti un pašlaik vēl bez zaudējumiem. Cerams, ka tā arī paliks. Un White Wings 2 uzvaras pamatlaikā, 1 zaudējums overtime un 5 tīrie zaudējumi. Un spēle var sākties. Pirmo iemetienu izcīna White Wings, bet ripa jau ir Zemgales Saļņu rīcībā. Granauskas iet iekšā, mētiens pa vārtiem, piespēle vārtu priekšā. White Wings mēģināja uzsākt uzbrukumu, bet nesanāca. Arī po Everts Grants. Neprecīzi piespēle. Ingus Strots uzmet pa vārtiem. Ripu Ričards Liepiņš. Mētiens pa vārtiem. Vārtsargs vietā. Fiksē ripu. Iemetiens pie White Wings. Ripa jau ir vidzonā. Zemgales Saļņi cīņa par ripu. White Wings pārtvar. 29. numurs Mārtiņš. Piespēle nedaudz neprecīzi. Ripa stūrī Blumenovs. White Wings izraida ripu ārā, bet Zemgales Saļņi jau to kontrolē. Raivs Zoks smējās uzsākt uzbrukumu. Izcīņa ripu vidzonā, iet pats zonā, uzmet metiens pa vārtiem un pretinieks ar kājasargiem to bloķē. Raivs Zoks iet vēlreiz uzbrukuma zonā, metiens, vārtsargs atsit vēlreiz. Cīņa aiz vārtiem, 17. numurs piespēlē 10. un būs noraidījums. Noraidījums Raivim Zokām. White Wings spēlēs vairākumā. White Wings nav norādījuši spēlētāju maiņas, tā kā es nevaru pateikt, kura maiņa ir laukumā. Bet Zemgales Saļņi raida ripu ārpus savas aizsardzības zonas. Steidz kavēt 71. numurs Jānis Pūpols. Starp citu, viņam ir pirmā spēle pēc traumas.
33. mēja uz vārtiem, ko bloķē, un sekoja vēl viens ātrs metiens, un vārtsargs ir piespiedis. Zemgales Aļņiem pēc traumas arī atgriežas Kārlis Dugnes. Tā kā Kārlim un Jānim ir pirmā spēle šajā sezonā. Bet White Wings ir vairākumā un kontrolē ripu uzbrukuma zonā, bet šeit ripa izlec pie vārtsarga un vārtsargs to fiksē. White Wings nemaina sastāvu. Iemtienu vinne Zemgales Aļņi. Atver Steinmūs ar ripu. Un šeit ir zonā. White Wings maina sastāvu. Zemgales Aļņi ar ripu savā aizsardzības zonā. Everts Grants mēģināja to raidīt ārpusē, bet pārtvēra 77. numurs Jānis Sūcis. Zemgales Aļņi cīnās vēl joprojām mazākumā un vēl nespēja izraidīt ripu ārpus zonas. Šeit bloķēts metiens un Everts Grants raida ripu ārpus aizsardzības zonas. Ar ripu White Wings savā aizsardzības zonā. Un šeit pārtver ripu un izskries. Pēc Zemgales Aļņi ir labi aizsardzībā un te jau Emils Granausks skaits uzbrukumā. Piespēles un metiens garām vārtiem Ričards Liepiņš. White Wings uzsāks savu uzbrukumu. Ieslidojās, piespēle, uzmetiens pa vārtiem. Un ripu ir Zemgales Aļņi. Ieslidojās Mārtiņš Leksdiņš. Iet zonā, pietur ripu, 14. numurs, viņam mējā apdraudēt un šeit metiens pa vārtiem. Nedaudz garām. Neprecīzi piespēle no Glumno un White Wings iet uzbrukumā. Ripa aiz Zemgales Aļņu vārtiem, bet vēl joprojām kontrolē White Wings. Ar ripu 4. numurs Strots iemet to Zemgales Aļņu aizsardzības zonā. Savāc Ričards Liepiņš. Un šeit bīstams metiens apakšējo maliņu ripu uzlec gaisā. Šeit nedaudz neprecīzi piespēle. Zemgales Aļņi uzbrukuma zonā. 29. numurs Leksdiņš piespēlēs aizsargam. Kārlis metiens pa vārtiem un Dāvis Strasdiņš fiksē ripu. Zemgales Aļņiem laukumā 3. maiņa. Ripa notur uzbrukuma zonā. Klaus Lisovskis meklē piespēli, bet īsti nesakoja. Šeit ripa vidzonā un
Pulpuls ieiet pretinieku zonā. Metiens. Vārtsargs droši atsit. Un White Wings veido uzbrukumu, kurš īsti arī tā nesācās. Bet laba piespēle. 93. numurs ieskrienās. Labas māņu kustības. Meklēs piespēli. Metiens pats tieši vēderā. Dāvis Strasdiņš labi iesācis spēli. White Wings mēģinās uzsākt uzbrukumu, bet neprecīzi piespēli un Zemgala Saļņi pārtver uzbrukumu zonā. Metiens atsit vārtu priekšā. Un vārti! Atvar Steinmons! Otrie vārti šajā sezonā. Smūgs plauksts metiens no zilās līnijas. Vārtu priekšā. Nemaldos bija Dairis vai arī Kalvis, kurš nosedz vārtsargam skatu, un tas palīdzēja gūt vārtus. Zemgala Saļņi iet zonā, vēlreiz bīstami Kalvis, gandrīz pielabo metiens. Cīņā White Wings aizsardzību zonā. Un šeit raida pāri visām zonām un ar to ir arī pārmetiens. Zemgala Saļņi maiņas sastāv, White Wings to nevar darīt. Iemetienu uzvar Zemgala Saļņi. Šeit riskanti piespēle, bet droši metiens garām vārtiem. Ričards Bulmanovs apvada vienu spēlētāju. Mēģināja piespēlēt neprecīzi. Atspēle uz aizsargu. Toms Nuka notura ripu uzbrukumu zonā. Vēlreiz. Šeit aizsardzībā jau Ričards Liepiņš laicīgi atgriezies. Šeit varēja izskriet. Un White Wings mētiens pa vārtiem, bet Raivs Zogs bloķē. Un White Wings ir uzbrukuma zonā, bet ripu zaudē. Un šeit var izskriet 1-1. Nedaudz nepaveicās. Tad 92. numurs ar ripu iespēlē un vārti! Mārtiņš Leiksdiņš. Skaista izspēlē. Mārtiņš Leiksdiņš gūst savus 5. vārtus. Viņš arī ir labākais snaipers Zemgala Saļņos. Un savus 100. punktu arī nopelnīja Ričards Bulmanovs visā savā EHL karjerā. 46 vārti, 54 piespēlēs. White Wings ieiet zonā, bet pārtver jau Zemgala Saļņi un kontrolē ripu. Tālu piespēli nesko. Šeit labi izspēle. Mētiens bloķēja aizsargs 76. numurs Lazdiņš. Ar ripu 33. numurs piespēlē 18. uzmetiens pa vārtiem.
Klausovskis ieslidojas iet zonām. Metiens pa vārtiem, pretinieks bloķē un vēl viens metiens un vārtī! Jānis Pūpols savā pirmajā spēlē gūst arī pirmos vārtus. Ripa izlecis vārtu priekšā un tur jau vairs vārtsaka nebija, tu tikai bija jātrāpā. Un White Wings pieprasa timeoutu. 3-0 pirmajā periodā, kad vēl jāspēlē 2 minūtes 15. Taimauts beidzies, centra iemetiens. Skatīsimies, vai White Wings spēs atgūties. Šeit vēl viens ātrs uzbrukums no Zemgales Aļņiem. Tālāk piespēl uz otru malu. Melders piespēl vārtu priekšā. Vēl vien vārtu. Jāmat pa vārtiem bija. Bet Ripu kontrolē Zemgales Aļņais White Wings vārtiem. Un šeit jābūt pārmetienam. White Wings nevarēs mainīt sastāvu. Bet Zemgales Aļņa arī nemaina. Laukumā Zemgales Aļņiem pirmā maiņa. Par pretiniekiem nemāk teikt, nav norādījuši. Zemgales Aļņi notur uzbrukuma zonā Ripu. Un šeit 1-1 Dairis Suhravs un netrāpa Ripu. Bet izspēl vārtu priekšā. Emils Grunauskas arī netrāpa. Atvars Temuls teica pēc Ripas vidzonā. Un pats ieiet, neieiet, vēl Ripu, ieiet zonā. Un Dairis Suhravs meklē vārtu priekšā un pretinieki pārtver Ripu. Atspēl uz aizsargu. Aiz vārtiem Emils Grunauskas izspēl vārtu priekšā. White Wings ir noguruši un iespiest savā zonā. Šo vajadzētu izmantot Zemgales Aļņiem. Bet White Wings nomaina sastāvu. To arī dara Zemgales Aļņi. Un palikuši pēdējās 40 sekundes pirmajā periodā. Šeit neprecīzi piespēle. 10. numurs ievēl Ripu zonā. Un tikpat ātri ar viņu ārā. Šeit jau nāks iesaistīties pretinieku vārtsargam. Spēlē viņš precīzi. Mārtiņš Ligzdiņš piespēl vārtu priekšā. Tops Luka! 4-0 pirmajā periodā, kad jāspēlē 15 sekundes. Nu, kam otrie vārti šajā sezonā? Un iemetiens. Cīņa vidus zonā. Izcīņa Zemgales Aļņi iet zonā. Nesanāca apspēlēt vienu. Un šeit ir beidzies pirmais periods. Tālāk es iedošu Andreju. Viņš pastāstīs
pāris faktus. Sveiki. Sveiki. Atgriežamies spēlē pēc pirmās trešdaļas 4-0 vadībā Zemgales Aļņi. Par White Wings komandu. Komanda dibināta 2018. gadā uz Just komandas bāzes mājas ledus Volvo Halle. Šobrīd ieņem E6 divīzijā dalītu 13.15. vietu 16 komandu konkurencē. Jāteic gan, ka mēnesi atpakaļ komanda bija pārliecinoši pēdējā, zaudējot pamatlaikā visas spēles. Un vienā spēlē pat izpeldoties tehnisko zaudējumu. Toties pēdējās 3 spēles jau ir izcīnīti punkti, 2 uzvaras pamatlaikā un zaudējumus pagarinājumā, kas varētu būt nozīmīgs moments Zemgales Aļņiem, ka cīņa pa punktiem ar šo komandu nebūs tik viegla, lai gan rezultāts šobrīd ir pretējs. Atgādināsim, ka pirmā savstarpējā spēle starp Zemgales Aļņiem un White Wings 28. septembrī Daugavas Hallē noslēdzās ar rezultātu 5-2 par labu viesiem no Jelgavas. Arī šī spēle bija diezgan sīva. Šobrīd gan dominē mājinieki un atsākusies otrā trešdaļa. Un es došu vārdu tālāk kolēģim Edijam. Spēle ir atsākusies otrais periods. Šeit tālu piespēlzot malu metiens. Vēl viena piespēle. Šeit jau uz tukšiem vārtiem gribēja izspēlēt, bet te vēl nekas nav beidzies. Tripu ārtveras 17. numurs. Ilja Lisuks. Šeit jau Zemgales Aļņu uzbrukumā tālu piespēle uz otru malu metiens garām vārtiem. Kārls raidā ripu pretinieku aizsardzības zonā. White Wings uzsāk savu uzbrukumu. Šeit neprecīzas piespēles. Atkal White Wings uzsāk savu kārtēju uzbrukumu. Ievada ripu uz pretinieku aizsardzības zonā. Cīņa ripo aiz Zemgales Aļņu vārtiem. Šeit seko piespēle uz Kalu Melderi. Viņš aiziet vienīt. Un vajadzētu izspēlēt uz vārtu priekšu, bet viņš pietur ripu. Aktīvi spēlē pret viņu 11. numurs. Šeit atvars Teimuns metiens pa vārtiem. Pretinieks bloķē 77. numurs. Zemgales Aļņi ir iespieduši šeit metiens pa vārtiem. Šeit būs Zemgales Aļņiem vairākums. Tā, Zemgales Aļņiem pirmais vairākums. Pastīsimies, kā jau veicies iemetieni no Zemgales Aļņiem 11 un White Wingiem 5. Šeit vēlreiz vinē Zemgales Aļņu metiens. Dāvis Lazdiņš fiksē ripu. Un metien pa vārtiem. Nu jau šis bija 17. metiens Zemgales Aļņiem. Un 4 reizes ir metuši White Wings. Šeit
Un šeit 33. numurs aiziet 1-1. Un Zemgales Aļņu Vārtsaks nostāv perfekti. Šeit vēlreiz izspēle 76. uzmet pa vārtiem, bet bloķē Ripu. Šeit ieskrienās Raivis Zogs. Atmeties un vārti! Raivis Zogs. Šeit mēs varam pateikt tādu teicienu, neiemet tu, iemetīs tev. Un Zemgales Aļņi izmanto vairākumu. Pirmais vairākums, un tas tiek realizēts. Aivis jau Ripu pretinieku aizsardzinājumā, bet ātri to tur arī pazaudē. Ripu jau atgūst Zemgales Aļņi un atkal veido savu kārtēju uzbrukumu. Ieslidojas Jānis Pulpols. Šeit pārtver un 17. numurs Lisčuks ieskrienās. Ieved Ripu, pats vēl kontrolē. Izspēlē vārtu priekšā, bet liels darbojas ar nūju Matīs Liepiņš. Un šeit viņš pats arī ieskrienās. Tad 3-1, 2-1 un piespēle tukšiem vārtiem, bet Vārtsaks fiksē Ripu. Ļoti labi izspēle. Iemetiens pie White Wings vārtiem. Uzvar to viņu un mēģināja raidīt Ripu ārpus zonas. Bet Kalls Melders pārtver Ripu un šeit vārti lielisks izspēles, bet tieši vārtsargām bedrā. Šeit iemetien vinnē Zemgales Aļņi un mētiens pa vārtiem Evers Grāns garām. Izspēle vārtu priekšā un viņam vēl viena iespēja mest pa vārtiem. Un vēlreiz vārtsargs Dāvis Strazdiņš. Ripa ir vidus zonā, kontrolē Zemgales Aļņi. Saspēle ar aizsargiem. Šeit ieslidojās Evers Grants, pats. Jāmeklē vārtu priekšā piespēle. Šeit jāmet vārtiem. Bet White Wings raida Ripu ārpus savas zonas. Pagaidām izskatās, ka White Wings vienkārši atmetās. Īsti pēdējās minūtēs labu uzbrukumu nav bijuši. Šeit vēlreiz bīstam metiens. Vārtsaks pirmo atsita, vēl Ripa ir. Un Vārtsaks vēlreiz fiksē Ripu. Pagaidām izskatās tikai no White Wings, ka cīnās Dāvis Strazdiņš. Šeit labi izspēle uz Ričardu Blumnovu, mēdiens pār vārtiem. Ripu notur Ričards Liepiņš. Un Ričards Blumnovs teica pēc to pacienīties. Un pretinieki izmet Ripu ārā. Šeit 33. numurs. Ričards Blumnovs savāc Ripu savā aizsardzības zonā. Pats ieslidojas, apspēlē divus spēlētājs, ātrums ir labs, labi atspēle, mētiets garām vārtiem.
Šeit Nūji lido pa gaisu un būs pretiniekiem sods. Šeit Zemgales Saļņu vārdsargs nepamanīja, kad aizturētais sods. Uz noraidītā soliņa dodas Dāvis Līmanis. Skatīsimies, kā ies Zemgales Saļņiem otrajā vairākumā. Pirmo viņu realizēja. Iemtien vina Zemgales Saļņi. Piespēlē. Vaitvings centās raidīt ripu ārp zonas, bet nesnāca metiens pa vārtiem. Un Dāvis Strapziņš vēlreiz fiksē ripu. Iemtiens. Uzvar Zemgales Saļņi. Metiens uzreiz acis pa vārtiem. Par ripu steidz pacinīties Jānis Pupols. Atspēlē aiz vārtiem. Klaus Lisovskis ar ripu. Piespēle uz Matīs Liepiņu. Metīs no zilās līnijas nedaudz garām. Kārlis Dūgnēs ar ripu. Raida tuvāk vārtiem. Piespēle vārtu priekšā. Šeit jau nāks iesaistīties Mārtiņam vārtos. Šeit atvars Steinmūs. Mēs lūdies, bet viņi apturēja. Un šeit, un Latgales. Pretinieks spēlē mazākumā un ļoti bīstamu uzbrukumu izveidoja. Šeit Dairis Suhrevs ar ripu pretinieku zonā. Evers Garants raida ripu vārtu priekšā un tur fiksē Dāvis Strazdiņš. 100% MVP šodien White Wings ir Dāvis Strazdiņš. Jā, viņš ir ielaidis 5 ritus, bet viņš acīm redzam labi cīnās. Iemtien uzvar Zemgales Saļņi. Saspēle. Vēl 20 sekundes ir vairākums. Emīls izspēlē vārtu priekšā. Šeit White Wings 70. numurs. Ivasenko raida pāri visām zonām. Iemtieni šobrīd ir 16-7 Zemgales Saļņiem. Šeit ripa White Wings vārtu priekšā, bet nu jau ar viņu ir Jenerts, pats ieslidot zonā. Dairis Suhrevs mēģina uzsākt uzbrukumu, pacīnās. Ripa vidzonā. Un ripa jau ir Zemgales Saļņiem. Viņi raida aiz White Wings vārtiem un dodas par to pacīnīties. Un jau veidoja uzbrukumu, kurš atkal nesekmējās. White Wings. Šeit Raivs Zogs ļoti labi atspēle, nedaudz ripa lēkāja. Bet šeit jau pārtver 88. numurs ar 33. aizskrienu pretuzbrukumā. Un 33. Edgars Jenerts gūts savus otros vārtus šajā sezonā. Edgaram Jenertam otrie vārti, viņam 33. numurs, vecums 33 un arī soda minūtes ir 33. Bet šeit Zemgales Saļņi ātri
veido uzbrukumu, Raivis Zogs ar ripu, iespēju vārtu priekšā. Vaitvings mēģināja izmest, bet vēl projām ripa ir Vaitvings aizsardzības zonā. Raivis Zogs piespēl uz otru malu, Ričards Liepiņš. Pats mēģināja ieiet zonā, bet nesekmīgi. Šeit ripa ir iemesta aiz Vaitvings vārtiem. Ar ripu Toms Nuks savā aizsardzības zonā. Saspēlē ar Legsdiņu. Un Legsdiņš apvadīja visus viens pats. Ļoti bīstams mētiens vārtsargs vietā. Ripu vēl kontrolē Zemgales Aļņi. Šeit Ričards Blumnovs, un šeit bija jābūt vārtiem. Vārtsargs ir vietā. Ļoti labi stāv vārtos. Zemgales Aļņiem ir par 3 reizes vairāk metienu nekā Vaitvings 27-9. Metiens no zilās līnijas, nedaudz garām vārtiem, šeit vēlreiz. Ripa bija zonā, bet jau Vaitvings zonā. Kārlis Dugnes raida ripu aiz pretnieku vārtiem. Par to cīnās Jānis Pupuls mētiens vēlreiz. Dāvis Straždiņš atsit ripu. Matīs Liepiņš no otru zonā, pretnieku piespēlē, precīzi piespēlē Zemgales Aļņiem, mētiens garām vārtiem. Vaitvings ieiet uzbrukuma zonā, mētiens pa vārtiem. Vārtsargs atsit. Cīņa par to Zemgales Aļņu aizsardzības zonā. Šeit Matīs Liepiņš teica pēc ripas potu malu Jānis Pupuls, būs izspēle. Izspēle seko, atspēle vēl viena vajadzētu. Vārtsargs ar kaisārgiem gaisā ļoti smūkīgi atvairā. Palikuši pēdējās 13 sekundes otrajā periodā. Vaitvings mēģināja izspēlēt, bet neprecīzi. Šeit arī periods beidzās. Dodu vārdu Andrejam. Un kamēr ir pārtraukums, ir arī informācija par mainiekiem. Zemgales Aļņi šogad ir jaundibināta komanda. Lielākai daļai no sastāva pirmsākuma meklējumi komandā Black Magic. Un būtībā šīs komandas sastāvā lielākā daļa spēlētāji jau ir ar pieredzi. Entuziastu hokeja līgā ir arī izcīnīts kauss. Un būtībā šī jaunā komanda sastāv lielākoties jau no pieredzējušiem spēlētājiem. Šobrīd Aļņi ieņem otro vietu 16 komandu konkurencē. Par 1 punktu priekšā ir Tukuma brāļu komanda, kas ir zīmīgi kopš debijas spēles. Visās iepriekšējās 8 aizvadītajās spēlēs Aļņu komanda nav izjutusi zaudējumu rūgtumu. Un tas ir kā papildus motivācija abām komandām. Vienai turpināt nezaudētos spēļu sēriju, otrai beidzot likt pretniekam izjust zaudējumu garšu. Komandā šogad ir pieteikti 26 spēlētāji, no kuriem 3 ir vārtsargi. Viens no vārtsargiem ir arī komandas treneris Mārtiņš Jānis Lasgalvis, kur šobrīd ir vārtos un aizvada lielisku spēli. Tāpēc šobrīd viņa palīgi uz soliņa ir Martins Ābols un Jānis Grigaļūns. Un ir atsākusies arī pēdējā trešdaļa. Došu tālāk vārdu manam kolēģim Edijam.
Atsācies trešais periods. Rezultāts 5-1. Zemgales Saļņi ar ripu uzbrukuma zonā. White Wings veido savu uzbrukumu. 88. ieslidojās. Izspēle vārtu priekšā, bet Mārtiņš Slādsgalvas fiksē ripu. Vientiens pie Zemgales Saļņiem. Zemgales Saļņi iet uzbrukuma zonā. Labi izspēle, Dairis Sukars metiens pa vārtiem, vārtsargs atsit. Šeit White Wings met pāri visam laukumam ripu un būs pārmetiens. Nē, tomēr nav pārmetiens. White Wings ieslidojās, bet ātri pazaudē ripu un Kalvs Milders mēģina uzsākt uzbrukumu. 1-3 laužās, pretnieki izsit viņam ripu. Ar ripu Ričards Liepiņš. White Wings ar ripu mēģina uzsākt uzbrukumu. Metiens pa vārtiem. Atsgals atsit. Ciņa aiz Zemgales Saļņu vārtiem. Toms Nuka izmet ripu un piespēlē Ričardam. Ričards tālāk Raim Zokiem 1-1 metiens un vārtsargs vēlreiz atsit. Tiešām lieliski, ka viņš šodien stāv vārtos. Un vēl viens ļoti bīstams metiens un vēlreiz viņš atsit. Ripu Ričards Bunts. Šeit ir klupināšana un 2 minūtes sekos White Wings. White Wingiem ir ļoti labs vairākums, bet Zemgales Saļņiem ir ļoti labs mazākums. Uz noraidīto soliņu dodas Ingus Strots. Viņš ir White Wingu rezultīvākais spēlētājs. Un sodos viņš arī ir līderis White Wings sastāvā. Zemgales Saļņi iegūst ripu. Šeit atspēle uz aizsargu Kārli. Kārlis metiens. Vārtsargs ar cimda galiņu atsit. Šeit ripa vārtu priekšā. Bet notur Zemgales Saļņi uzbrukuma zonā. Matīs mēģināja apvadīt, nesnāca. Ripa piņķējās pa kājām. Šeit jau Kārlis aiz saviem vārtiem mēģina uzsākt uzbrukumu. White Wings spēlē pašlaik mazākumā, viņi vienkārši cenšas atmesties. Šeit jau nāks iesaistīties Slādsgalvim. Atvērš Steinblums ieslidojās. Meklēt tālu piespēli. Matīs apvada vienu, ievelk ripu zonā, atspēle uz Klāvu. Klāvs metiens un vārtsargs atkal atsit. Šeit Jānis Pūpuls notur un uzmet pa vārtiem, nedaudz garām.
Ripa aiz White Wings vārtiem. Īsti neviens viņu nekontrolē un izcīna Matīs Liepiņš, Zemgales Saļņu spēlētājs. Atspēle uz otru malu. Bīstams metiens. Jānis Pūbols mēģināja gūt savus otros vārtus, bet vārtsaks ir vietā. Un šeit būs vēl viens noraidījums. Bet Emīls Gnauss steidzas uzbrukumā un White Wings pārtur Ripu. Dāvis Līmanis dodas vēlreiz otro reizi uz noraidīto soliņu. Zemgales Saļņi savu pirmo vairākumu realizēja, bet pēc tam divas pēc kārtas nespēja gūt vārtus. Šis ir viņa 4. vairākums, un šeit metiens pār vārtiem. Evers Grants, un vārtsargs atkal fiksē Ripu. Komandai vārtsargs noteikti šodien ir viens no labākajiem. Iemetiens pie White Wings. White Wings spēlēja mazākumā. Šeit Ripu notar Evers Grants, metiens no zilās līnijas, garām vārtiem. Kaus Melders ar Ripu. Apspēlē vienu, valk Ripu aiz vārtiem, piespēlē Emīlam Granauskim. Atkal uz Everu Grantu, saspēle. Un Ripa slīd ārpus uzbrukuma zonas. Everts Grants ieved pats Ripu, viens apspēlē visus un pretinieks pēdējā brīdī pieliek 0 priekšā. Šeit neizdodas noturēt Ripu uzbrukuma zonā Zemgales Saļņiem. Ričards Liepiņš ar ieiet zonā. White Wings izmet Ripu no savas aizsardzības zonas. Toms Nuka ieslidojas pāri visam laukumam. Sakos piespēle. Vēl joprojām pats ar Ripu. Atspēle uz aizsargu. Ričards Liepiņš raidīs vārtu priekšu šeit. Vēl joprojām Zemgales Saļņi ar Ripu. Iespieduši kārtīgi pretinieks viņa aizsardzības zonā. Vēl joprojām Zemgales Saļņi kontrolē Ripu. Un šeit Raivs Zogs. Ātrs medies šeit ir lieliski izspēle. Tukšos vārtos. Ričards Blumnovs ar Ripu aiz vārtiem. Meklēs vārtu priekšā piespēli. Izspēle ar Ripu Mārtiņš. Piespēle Ričardam, metiens ļoti ātrs, Raivs Zogs. Labi izspēle un vēl viņa pretinieki vienkārši stāv. White Wings. Un šeit 1-1, 4. numurs. Un metiens garām vārtiem. Šeit fiksēts pārmetiens. Ripa iemetiens būs Zemgales Saļņu aizsardzības zonā. Ledus laiks mums vēl palicis 5 minūtes. Un tablo rāda, ka jāspēlē vēl 4 minūtes 15 sekundes. Iemetiens pie Zemgales Saļņiem. Viņu uzvar iemetienu un veidos savu uzbrukumu.
Un šeit 33. numurs krīt pats no sevis. Bet 11. jau iet zonā. Un šeit jāizskrien divatā. 2 pret 1. Jānis Pulpols, Raivis Zogs, piespēle. Vārtsargs izliek snoju un pārtver piespēli. Šeit Aivis, 19. numurs, ar ripu pretnieku White Wings zonā. Jānis Pulpols meklē piespēli nedaudz neprecīzi. Šeit tiek fiksēta zona. Līdz ledus laika beigām 4 minūtes, uz tablo rāda 3 minūtes 12. Iemtienu uzvar Zemgales Aļņu, bet pārtver White Wings, iet zonā. Šeit metīs pa vārtiem un vārti 5-2. 44. numurs Raivis Vēveris. Un starp citu viņam arī ir pirmā spēle un pirmie vārti. Pirmā spēle arī noslēgās. Tagad arī 5-2. Pirmā spēle bija 5-2 mums labāk. Es tāpēc saglabāju. Pirmā spēle, kur spēle notika White Wings ledus laukumā, beidzās ar 5-2 par labu Zemgales Aļņiem. Pašlaik arī rezultāts ir 5-2 par labu Zemgales Aļņiem. Šeit White Wings izlaiž ripu no uzbrukuma zonas un nāks. Vienkārši atpūš tev. Gaida. Šeit Dairis Suhrevs pats ieslidojās 3 pret 1, 4 pret 1, šeit jāizspēlē. Piespēle, 4 pret 2 vārtī. Kalvis Melderis 4 pret 2 izspēlēja šo vārtu guvumu. 3 pretinieki vienkārši neatnāca atpakaļ. Var redzēt, ka viņi ir saguruši. Varbūt iepriekš jau pasvinējuši valsts svētkus. Līdz ledus laika beigām palikuši 2 minūtes un izskatās, ka Zemgales Aļņi turpinās savu nezaudējumu sēriju. Šeit ar ripu Raivis Zogs apspēlē vienu. Otrais nesnāca. Šeit White Wings veidos uzbrukumu. Raivis Zogs uzņem ātrumu 1 pret 1 sanāks. Un White Wings vārtsargs Dāvis Strasdiņš piespiež ripu. Pēdējos vārtos guvā Kalvis Melders un piespēle Emīlam Grunauskijam. Šeit vēl viena izspēle, kurš metīs pa vārtiem Ričards Blūnaus. Un vārtī Martiņš Leksdiņš. Septiņi 2. Vārtsargs vienkārši paliek sēžot un izskatās, ka viņš vairāk negrib turpināt šo spēli. Bet labā ziņa ir, kā ledus laiks ir beidzies. Ar 7-2 uzvaru Zemgales Aļņi. Varbūt vairāk.
iemetieni šajā spēlē 21 Zemgales Aļņiem un 11 Vaitvingiem. Metieni pa vārtiem 34 Zemgales Aļņiem un Vaitvingi 12 reizes. Nākamās spēles abām komandām 16. novembrī. Abām komandām pasaka. Nākamās spēles abām komandām 16. novembrī. Vaitvingiem labākais 33. Zemgales Aļņiem Jānis Pūpols ar Edgaru Ieneru. Un komandas atsveicinās, atvados arī es. Ar jums kopā šodien bija Edijs Vidiņš un Andrejs Lūkins. Paldies un uz citām spēlēm!